Mani sauc Inga. Mēs visas 4 atnācām reizē uz atlasu, lai pieteiktos karsē meitenēs. Visi pārvarējām atlasu. Man ir Sandi? Jā. Jā, protams. Mēs jau dejojam ļoti ilgi. Iepriekš mēs esam dejojuši citur. Cik ilgi tu dejo? 4-5 gadus. 2. Kādus 7-8 jābūs. Es ar kādu 7-8, bet man ar pārtraukumu bija. Kolektīvs mums arī baigi forši uzņēma, meitenes ļoti draudzīgas, treneri arī ļoti forša. Un es domāju, ka būs baigi foršs gads šogad. Dejas arī? Jā, dejas. Atraktīvs tāds. Un man prieks, ka mēs atnācām tieši šo sezonu šo grupu. Es domāju, ka šogad skatītājiem būs ļoti patīkami skatīties dejas, un viņas vienkārši super. Būsim arī lielā sastāvā. Skaisti dejosim. Jā. Viss būs labi. Labdien, mani sauc Dina Pauzere. Esmu dejas studijas ekstra vadītāja, kā arī karsējmeiteņu vadītāja. Mēs esam Liepājas lausu karsējmeitenes, atbalstam komandu jau šis būs 4. gads. Esam piedalījušās arī vairākos konkursos, kas ir tieši karsējmeiteņu konkursi. Piedalījāmies arī, kas pagājuši gadu bija Zvaigžņu spēlē rīkots tieši karsējmeiteņu konkursu un ieguvām godpilno 2. vietu. Par to lieli aplausi par to, ka mēs dabūjām pagājušajā gadu 2. vietu. Jā. Šogad mēs esam kuplākā skaitā. Ir piebiedrojušās vairākas meitenes, kuras ir šogad 1. gadu tikai šeit pie mums. Un cenšamies taisīt jaunu deju repertuāru, spēlēm, lai skatītājs izklaidētu un viņiem būtu interesanti pārtraukuma laikā. Un nāciet uz spēlēm! Gaidīsim jūs! Paldies! Samanta, Endija, Marta, Signe, Kitija, Inga, Kiti, Sandi, Nadežda, Megija, Agnese, Justīne, Zāne, Anete, Nelli. Liepājas lausu karsējmeitenes! Mūsu komandā es gribētu uzmanību pievērst vienam no, es gribētu teikt, Latvijas jaunatnes labākajiem spēlētājiem, jo viņš uz pārējā fona arī izceļās ar ļoti lielu agresivitāti laukumā, ir ļoti atlētisks, kas ir netipiski varbūt baltajiem spēlētājiem, bet viņš tiešām dara tādas lietas atlētismu ziņā tieši, ko ne visi tumšādēnē spēlētāji varētu to izpildīt. Vēl es domāju, ka viņš arī ļoti daudz palīdz mums arī vispār komandas iekšēnē. Ir arī bijis arī citās labās komandās, kaut gan ir tikai 20 gadus jauns. Nu jā, un, protams, arī viņa trīnīši. Tie, kas mums ļoti palīdz un nodara. Un vēl Jānis ir viens no tiem spēlētājiem, kas visvairāk komandā pievērš uzmanību savam izskatam, galvenais saviem matiem, jo tos viņš kop ļoti kārtīgi. Regulāri brauc speciāli pie savu frizieru, lai nokrāsot viņas atkal blondas un tā tālāk. Sveiki, man sauc Jānis. Jūs Liepājā no manis varēs sagaidīt ļoti daudz smuks epizodes gan ātrajā uzbrukumā, gan aizsardzībā, gan arī no tālās distances. Un es uzskatu, ka viens no galvenajiem nosacījumiem, kāpēc var iemest trīspunktniekus, vienkārši metas grozu pusi. Darbs pie kluba sastāv komplektācijas sākās jau māja mēnesī, jūnija mēnesī, visu vasaru. Praktiski notikās darbs pie kluba komplektācijas. Arnolds Helmanis, Kristaps Miglnieks, Artis Ate, tie spēlētāji, mūsu paši liepājnieki, kas rūdīm jau guva jau pagājušajā sezonā. No Amerikas atgriezās Toms Lēters, 2.13 augums. Darbs ar Tomu notika sākot no septembra mēneša. Pievienojas komandai Jānis Tima, jaunie spēlētāji Arturs Bricis, Inglis Jakovičs. Tie visi jaunie spēlētāji, mūsu paši Latvijas spēlētāji.
Nospēlējot vairākas pārbaudas spēles, sapratām, ka komandai nepieciešams nopietnas papildinājums. Piesaistījām komandai 2 leģionārus no Lietuvas – Martīnas Andrukaits un Augustīnas Vitas. Šie spēlētāji spēlē centra pozīcijā, spēcīgs miesas būvs, agresīvi, uzbrukuma tipa spēlētāji. Ar šiem spēlētājiem mēs centāmies padarīt mūsu groza apakšu daudz spēcīgāk, agresīvāk, lai pretinieks baidās no mums. Sasvēles vadītāja pozīcijā izvēlējamies Joshua Mayo no ASV. How you feel? I'm happy to be in Liepājā! Centra pozīcijā mēs vēl piesaistījām komandā Ukraiņu leģionārus Staņislavu Alekseičiku, 2,15 augums. Šis spēlētājs profesionāli nav spēlējis veselu gadu, tāpēc nedaudz šaubījāmies. Uzaicinājām uz Liepāju. Nospēlēja pārbaudas spēles, nospēlēja pirmo spēli Baltijas līgā. Īsti pārliecību nerada. Patreiz šis spēlētājs aizbrauc atpakaļ uz Ukrainu, kārtot dokumentus, kārtot vīzu. Un tad skatīsimies, sauksim atpakaļ vai nesauksim, tas jau būs treneru kompetencē. Patīkams jaunums šogad ir tāds, ka uz spēlētāju formām ir spēlētāju uzvārdi. Tas ļaus skatītājiem labāk iepazīt spēlētājus. Vēl viens patīkams jaunums. Klubam tiek veidots jauns talismans. Tas būs lauz izskatā, agresīvs, spēcīgs, veidos dažādus trikus. Diemžēl uz pirmo spēli nepaspēsim, bet uz nākošām spēlēm jau talismans būs gatavs un gatavs izklaidēt publiku. Būs grūta sezona, katrā ziņā komanda ir atjaunināta apmēram par 85%. Es skaitu tos spēlētājus, kuri pagājušajā gadā vilka komandu un bija līderi. Tā kā palicis ir Kravčenko un 2 Atte un Migelnieks, kuri jaunie 2 spēlētāji, kuri pagājušajā spēlēja mazāk. Tā kā pārējie visi nākuši klāt no sporta skolas, no citiem klubiem. Joprojām nepārtraukti pārbaudam leģionārus, kuri varēs palīdzēt, kuri nevarēs. Un katrā ziņā daudz ir darba, lai izveidotu vienotu komandas tādu modeli, lai tā komanda strādā tā kā pulkstenis. Mēs cīnīsimies, arī domājam, cīnīsimies par medaļām. Skaidrs, ka sezonā būs grūti ieskrieties, jo tomēr jāatrod kaut kāds kopsaucējs. Uzdevums ir iedot mūsu jaunajiem basketbolistiem iespēju spēlēt Baltijas līgā, Latvijas līgā pret labām komandām un iespējas viņiem izaugt kā labiem sportistiem. Tas būs arī lielākais tāds mans mērķis šogad sagatavot atkal jaunos spēlētājus gan priekš U20 izlases, gan varbūt arī lielie nacionālajie izlasē, ja viņi būs to gatavi. Snieguma katru spēli mēs uzlabosim un mēģināsim katrā spēlē cīnīties par uzvaru. Treneris mums ir kā teikt, tēvs. Viņš mums pastāsta visu, ko viņš grib, kā viņš grib, izstāst. Ja kaut ko nesaprot, viņš izstāst, kā pareizāk darīt, kā vieglāk. Un arī parāda visu, pats iziet cauri un parāda aiz rokas, izved cauri. Un treniņos viņš ir, ja vajag, viņš pasaka kādu skarbāku vārdu, ja vajag, tad atkal uzslavē, pēc labi padarīt darbu. Tā kā attiecības ar treneri, es uzskatu, ka visiem ir ļoti labas. Un es ceru, ka šogad panākumi būs labāki nekā pagājušajā gadā. Ceram uz čempionu titulu. Liepāja Lau treneru kolektīvs man ļoti patīk. Viņi ir ļoti atsaucīgi gan zālē, gan ārpus tās. Palīdz gan bēdās, gan nelēmēs, gan arī palīdz treniņos, spēlēs, palīdz no soliņa, bļaut, dara, ko vien var. Un cenšas mūs padarīt par labākiem spēlētājiem. Es to ļoti novērtēju un cerams, ka viss tā turpināsies sezonas garā. Pie trenera nav grūti iesaistīties, jo otro sezonu spēlē. Un, jā, visādas aizsardzības uzbrukuma taktikas jau esmu iegaumējis un nav grūti saprasties ar treneru vairāk.